Ir laiks parunāt par kaut ko pozitīvu. Es jokoju, parunāsim par šo LSM rakstu. Izrēla kļūdas dēļ nomet lādiņu bēgļu nometnē Gazā. 10 bojā gājušie, vairāki cietušie. Upsī, netīšām nogalināja vairākus parastus cilvēkus. Kam negadās? Ņemot vērā, ka reti kurš izlasa vairāk par virsrakstu, varētu domāt, ka notika kaut kāda nejaušība kara laikā. Raksta autors Uldis Ķezberis ir viltīgi un, manuprāt, apzināti izmantojis valodu Izraēlas vainas mīkstināšanai, un es paskaidrošu, kāpēc. Numur 1. Kļūdas dēļ. Aprakstīt notikušo kā kļūdu būtu tāpat kā, ja es ielaustos tavā dzīves vietā, sadurtu tevi un tavus mīļotos. Es zinu, grūti iedomāties, ka tevi kāds mīl. Un tad policijai attaisnotos, ka tā bija kļūda, jo patiesībā es gribēju sadurt tavus kaimiņus, ar ko man ir konflikts. Un ja mani sauktu Izrēla, viņi man noticētu. Par spīti tam, cik reizes viņi jau man ir pieķēruši, netīšām nogalinot parastos cilvēkus. Un es varētu turpināt dzīvot kā ierasts. Numur 2. Bojā gājušie. Šis vārds netieši norāda uz to, ka šie cilvēki ir miruši kādā nelaimes gadījumā, kā piemēram ceļu satiksmes negadījumā. Situācijā, kad lādiņš tika izšauts ar mērķi nogalināt, piemērotāks vārds būtu nonāvētie. Tāpat kā, ja es tevi sadurtu kļūdas dēļ, piemērotāk būtu teikt, ka tu tiki nonāvēts, nevis tu gāji bojā. Numur 3. 1,5 mēneša laikā gandrīz 800 Gazas iedzīvotāji ir nogalināti pie palīdzības saņemšanas punktiem. Tas pat ir minēts raksta apakšā. Tik daudz kļūdu, tik īsā laikā, tik bieži, tik lokalizēti nevar pieļaut. It īpaši ņemot vērā, ka neviens netika saukts pie atbildības. Varbūt tāpēc nevajadzētu sākt virsrakstu ar Izraēlas kārtējo attaisnojumu par kļūdu. Par šo konkrēti vēl parunāsim citā video. Pēc kritikas Facebookā LSM vismaz 2 reizes nomainīja virsrakstu uz kaut ko neitrālāku, adekvātāku, tā kā publiska kritika strādā. Ja tev interesē šī tēma, tad droši piesako, es vēl daudz varu parunāt par to. Ja esi neitrāls vai Izraēlas pusē, tad lūdzu ierakst komentārā, kāpēc tā. Kā arī vai tavuprāt atspēkojot tavus argumentus, ir iespējams tev pārliecināt, ka Izraēlas rīcība ir neattaisnojama. Ja tas nav iespējams, tad apsveicu, tu esi sektants, un Izraēlas nevainība ir tava reliģija. Ar pārējiem gan labprāt parunātu. Un, protams, 23. gada 7. oktobra Hamas uzbrukums Izraēlai ir šausmīga un neattaisnojama lieta. Es gan domāju, ka šī karikatūra ļoti labi apraksta situāciju gan pirms un gan pēc. Paldies!